Dieva Tēva un Dēla svētā gara vārdā. Patiesā tuvā mīlestībā veltīts kalpojums ir svētuma ceļš. Viņš būs tas, kurā jūs augsti, un viņš būs tas, kurš caur jums dos savu mīlestību ne tikai tiem cilvēkiem, kuriem jūs palīdzēsiet, bet arī jums pašiem. Lai jūs svētī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Tātad šodien mēs turpināsim lekciju. Ines lietavietas ir pirmajā daļā, un pašās beigās. Tie, kas būs cītīgi apmeklējuši visu mūsu nodarbību, saņems apliecības. Es gribētu parunāt par izdegšanas sindromu. Un kas tas ir? Jūs droši vien nojaušiet, vai ne? Tāds emocionāls, arī fizioloģisks izsīkums strādājot. Reizēm ir grūti noticēt tam, ka katru no mums var skart kaut kas tāds, šis izsīkums. Un bieži vien tas rodās tāpēc, ka mēs nenovērtējam to spriedzi vai slodzi, kuru esam uzņēmušies. Un par iemeslu tam ir tas, ka nepareizi saprotam savu lomu. Katrā ziņā mums ir nepieciešams arī saņemt, ne tikai dot. Un ja mēs aizmirstam to, ka mums ir nepieciešams saņemt, mēs esam ceļā uz izdegšanu. Mācīja tādu paļaušanos uz Dievu. Paldies tiešām semināram, kur kaut kādi tie impulsiņi nāca un vajag tik to darīt, un tad viss notiek. Pāvila vēstule korintiešiem, kāda mīlestība ir lēnprātīga. Tur es visu nenocitējuši. Bet tā vajadzētu mums kalpot, vai mums nebūtu tā izdegšana. To es tā pie sevis tāda atzīme. Tiešām, lai svētā gara spēkā, lai tā mūsu darbība neapsīkst, un lai mēs esam vienmēr arī tā uzticīgi tam, ko esam ieguvuši, un pateicīgi tam, ko esam ieguvuši. Liels paldies jums visiem!